JKP. Mūsu saknes ir dziļi ievijušās konservatīvisma domā. Konservatīvisms. Tas pārstāv pamatus un cieņu pret tiem. Ozola spēcīgās saknes ļauj augt, plaukt un zaļot visam kokam. Tāpat arī mājai, lai tā stāvētu droši un ilgi, pamati jāliek klintī, nevis smiltīs. Šos salīdzinājumus saprot visi. Bet, kad jālemj, kam jābūt pašas valsts pamatos, tad konkrētu atbildi sagaidīt ir grūti. Šī neskaidrība ir labi novērojama mūsu valsts sadzīvē. Nevar būt vienaldzīga situācijā, kur valsts, būsim godīgi, nedara neko. Ziņas par dažādiem noziegumiem parādās arvien biežāk, un cilvēki jūtas neaizsargāti. Lai parūpētos par savu veselību, cilvēkiem mēnešiem ilgi ir jāgaida rindā pie ārsta. Te jau visās jomās trūkst speciālisti, jo izglītības sistēmā ir hroniskas problēmas. To redzot, Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk domā, ka valstī viņi ir vienaldzīgi. Mūsu uzdevums ir strādāt vēl spēcīgāk, lai nodrošinātu cilvēkiem pašu svarīgāko – stipru pamatu dzīvei. Mums ir jāparāda, ka tieši mēs esam spēks, kas zina, kā atrisināt sāpīgākos jautājumus – drošību, veselību un izglītību. Drošība. Cieņpilni darba apstākļi iekšlietu struktūru darbiniekiem un adekvāts atalgojums motivēs viņus labāk pildīt savus darba pienākumus, tādējādi uzlabojot drošību sabiedrībā. Ja cilvēki jutīsies droši, tad viņi kļūs arvien saliedētāki arī savstarpēji. Saliedēti iedzīvotāji padarīs Latviju par stipru valsti. Veselība. Cilvēks, kas jūtas vesels, spēj augt un attīstīties. Viņš mācās, veido karjeru un veicina ekonomikas izaugsmi. Vesels cilvēks ir veiksmīgs cilvēks. Viņš jūtas droši un nebaidās veidot ģimeni. Tieši šī iemesla dēļ mums ir jāciena un jārūpējas par tiem, kas gādā par cilvēkiem, par mediķiem. Jo veselāki mēs būsim, jo vairāk mums būs ekonomiski aktīvu cilvēku. Viņi nesīs labumu visai valstī un tautas attaudzei. Izglītība. Valsts nākotni veido tās iedzīvotāji. Ir svarīgi, ka cilvēki saņem pašu labāko izglītību un spēj radīt inovācijas, kas veicina valsts ekonomiku. Ir kritiski svarīgi, lai mēs parūpētos par pedagogiem. Viņi gādā par mūsu nākotni. Skolotāji izglīto valsti. Drošība, veselība, izglītība. Šo pamatvērtību pārstāvji ir tie, par kuriem jārūpējas valstī, bet tieši viņus politiķi ir atstājuši novārtā. Mums kā konservatīvai partijai ir skaidri pamati. Mums ir skaidri mērķi, turpinot partijas darbu, un skaidras prioritārās ministrijas, kurās spēsim šo darbu paveikt vislabāk. Iekšlietu, veselības, kā arī izglītības un zinātnes ministrija. Sakārtojot pamatus un darot stipras šīs nozares, cilvēki paši izdarīs visu pārējo, kā savā, tā mūsu visu kopējās nākotnes labā. Mūsu rīcībā ir gaišākie prāti un komanda, lai to paveiktu, un ļautu valstī nostāties uz stipriem pamatiem. Drošība, veselība, izglītība. JKP. Stipri pamati stiprai valstī.